Būrtnieku novada Viesturu laukuma iedzīvotājiem turpmāk daudz mazākas rūpes sagādās atkrituma apsaimniekošana, jo šajā daudzdzīvokļu māju rajonā atklāts Vidzemē nu jau 18. pazemes atkritumu konteineru laukums. Kādu laiciņu atpakaļ mēs ievadījām sarunas ar sadarbības partneriem, ar ZAO mūsu. Un te ir tas rezultāts. Un ļoti ceru, ka tās pretenzijas, kas bija no iedzīvotājiem par to, ka iepriekšējā vecā variantā bija nekārtības ar konteineriem un problēmas, ka šis variants būs atrisinās tās problēmas, kas bija. Viesturu laukumā uzstādīti 5 sadzīves atkritumiem paredzēti konteineri un 1 konteiners šķirotu atkritumu savākšanai. Šī ir pirmā vieta, kur uzstādīti Latvijā ražoti apakšzemes konteineri. 5 sadzīves atkritumos mēs varam salikt 25 kubikmetrus atkritumu. Tas nozīmē, ka mums šeit būs jābrauc reizi nedēļā, iepriekšējo 3 reizes vietā. Vietēji iedzīvotāji cer, ka līdz ar jaunajiem konteineriem būs lielāka kārtība, jo, lai gan arī iepriekšējais atkritumu konteineru laukums bija norobežots, iedzīvotāji atkritumu maisiņus neievietoja konteineros, atkritumi bieži tika izmētāti un laukumā uzturējās bezsaimnieku dzīvnieki. Pirmkārt jau smako, un cilvēki arī nav tik apzinīgi, neievieto konteinerī šeit un ļoti tuvu mājai arī. Un, no tā viedokļa domāju, ka būsim ieguvēji. Ietilpīgie konteineri ļaus samazināt arī izmaksas par atkritumu izvešanu, jo viens pazemes konteiners aizstāja 5 alumīnija konteinerus. Līdz šim pazemes atkritumu konteineru laukumi izveidoti Valmierā, Cēsīs un Limbažos. Tomēr aizņem mazāk vietas un paliek brīva vieta vai no mašīnu novietnēm vai kādām citām vajadzībām. Nav mums obligāti vajadzīgs tātad asfaltēts laukums, kur tos nolikt. Mēs varam ierakt viņus blakus ceļam un iztukšot, un tas mums netraucē. Katrā gadījumā nav vajadzīgs, ciets segums, pa kuru jāstum ir tie konteineri. Jāpiemina, ka pazemes atkritumu konteineru sistēma pasaulē ir pazīstama jau daudzus gadus, bet Latvijā kā pirmais to ievies uzņēmums ZAO pirms 5 gadiem.